Hon fick en kamera. Ilta berättar hur hon ockuperade köket med fotopilar och hur hennes mamma alltid sa: en olycka har jag köpt. På dagarna sydde Ilta kappor, men på kvällarna gick hon på möten i fotoklubben. Mutta ei se vasara, vai tsekko, kuinka radittu, vai vasara. Mēs kā meiteni kautrīgi, ārkārtīgi kautrīgas, paneļot runāt. Es atceros uz to vietu, mamma man vecāka nākuma, kuras bērnībā kādreiz dzīvoju. Es dzīvoju pie pasteidzes. Pilnīgi tas bija pilnīgi ģeniāli, jo pasteidz ir cilvēks, kas laukos visu zina, visus pazīst. Un es pie viņas dzīvoju mājās, un viņa nesāja pastu, un es viņai māju